Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Tāpat prezidenti ieskaitot, visi tā satraukušies par demogrāfiju. Statistika jau saka, ka sievietes mums nesot, muļķības, mums sievietes taisn ir, mums vienkārši zināmās vecuma grupās vīriešu nav. Un ja pēc statistikas datiem, kāda ir veselība jauniem puišiem, tad šīs meitenes diez vai no tādiem gribēs bērnus pasaulē laist. Un vēl jau ir, ko tad mantos. Un nevajag aizmirst, kāda mums ir problēma. Mums ir alkohola problēma. Un bērniem nav jādzīvo. Un ja kāda sieviete domā, ka viņa to dzērā izmācīs, neizmācīs gan. Bet var laist pasaulē nākošo dzērāju paudzi. Ne jau uz pasūtījumu var bērnus radīt. Visāda laika pasaulē un Latvijai pārgājuši. Bet vajag laiku, lai atjaunotos. Bet runāt to, ka tā ekonomika jāceļ bērniem, kas tagad, kuriem vajag dzimt, bet viņi tāpēc nedzimst. Jo tik, tāds stulbums, to pat saka man vecuma tants. Vai tiešām ekonomika ir biržas un spekulācijas? Vai tiešām kā šobrīd, kad spekulē biržās uz kara rēķina, tad tā ir ekonomika? Ne. Tā ir cita cilvēka izmantošana. Un ir enerģijas likumi. Ja tu centies būt bagāts uz citu rēķinu, tad beigās tev nebūs nekas. Un ļoti sen tie likumi ir. Mēs nedzīvojam slikti. Mēs tikai neprotam ar naudu rīkoties. Mums amatus ieņem cilvēki, kas to neprot, kas neko neprot vadīt. Viņi tikai klaigā, arī viss ir nepareizi. Un kā tad ir pareizi? Apmēram kā tā senā anekdota par to vīrmātu un vedekli. Kad vīrmāte saka vedeklai, tu dari nepareizi. Un vedekli jautā, un kā tad ir pareizi? Es nezinu, kā ir pareizi, bet tu dari nepareizi. Pasmēsimies kopā. Ko es apbrīnoju? Kuras vīrieši? Tie, kas brauc Ukrainai palīdzēt. Vīrieši no Latvijas. Es, protams, apbrīnoju ukraiņu vīriešu. Tur jau tā lieta, bet stipru vīrieti izaudzina stipru māti. Godīgi vīrieti izaudzina godīga māte. Un vēl labāk jābūt arī tas tēvs. Godīgs. Godīgums ir ļoti, šobrīd liekas, ka tas nav nekādā vērtē, ja? Tie tādi muļķi, kas ir godīgi, tā dzird runājam, ja? Mīļie, smejas tas, kas smejas pēdējais. Un nekas jau nav mainījies. Tikai, kā jau sen atpakaļ teicu, tie, kas augšā šobrīd, tie nokļūs apakšā un otrādi. Vai ne? Un mēs dzīvojam labākā vietā uz pasaules. Tur tak jūs man visi piekritīsiet. Labākas vietas par šo nav. Kur jābrauc uz Ēģipti? Kur jābrauc kaut kas? Tais viesnīcās tos tarakānus ķert. Vai utis? Es pat esmu palīdzējis, un ziniet, tur ir tādas utis, ko jau mūsu līdzekļiem nemaz nevar iznīcināt bērnu galvā. Katram savs. Bet mums ir ko redzēt. Un es joprojām priecājos, ka pēc tik ilgiem gadiem cilvēki priecājas par pavasari. Vakar es biju mājā un dārzā. Un es vienmēr ar visiem aprunājos, arī tām nabaga sievietēm, kas sēž kasēs. Labi, šī ir mana pilsēta un man arī pazīst. Un man jau gabals nenokritīs, ja es šiem cilvēkiem pateikšu kādu labu vārdu un uzsmaidīšu. Un ziniet, viņi visi smaida pretī. Tātad pamēģiniet smaidīt un teikt labus vārdus.